labi, nemetīšu. Viss, kas tev ir jāzina par gudrās drošības sistēmas stacijām, hubiem, jeb galvenajām smadzenēm. Tātad bez šīm nevar. Tātad gudrā sistēma, drošības sistēma nestrādās. Tur ir 3 lietas, kas principā ir būtiskākās, kas tajās atšķirās. Tātad pirmā lieta ir, ka katrai stacijai atšķirās to, cik daudz lietotājs tur piesaistīt un cik daudz iekārtas tur piesaistīt pie konkrētās stacijas. Kā arī stacijas versija var ietekmēt to, vai noteiktas iekārtas vai visas no šī ražotāja iekārtas, vai tikai noteikts to var pievienot šai sistēmai. Otrā lieta ir komunikācijas veidi. Tātad komunikācijas veidi, kā jūs iedomājaties, ja tā ir gudrā sistēma, tad viņai noteikti vajag internetu un viņai noteikti vajag kaut kādu komunikāciju ar ārpasauli, ar dažādām citām lietām, ne tikai internetu. Tad tas izkliedējās tad internets un SMS komunikācija. SMS GSM komunikācija. Tātad arī šajās stacijās atšķirās, vai ir Wi-Fi pieslēguma iespēja, vai ir tīkla kabeļa iespēja, bet tā gan ir visās, un kāda SIM-karti atbalsta un cik SIM-kartes, vai tās ir 2, vai tā ir 1, vai tā ir 2G, vai tā ir 4G. Un trešā lieta, protams, ir cena. Cena atšķirās, ja? Un pakonsultējoties ar kārtīgu speciālistu, jūs noteikti varēsiet saprast, kādu jūsu īpašumā vajag labāk, kuru staciju no tām.